Dabā gājējs. Dabā gājējs. Atklāj un piedzīvo mežu podkāstā ar Kārli Taukaču Un Inês Pučeku. Čau, dabā gājēji! Vai dodoties pastaigā, jūs klausāties savās domās vai mūziku, vai tomēr dzirdat, kā, piemēram, rudeņos krīt lapas, vai pavasarī plaukst pumpuri, vai zem koku mizām rušinās kukaiņi? Es esmu Inês Pučeka, un šis ir tāds retorisks vai pārdomu jautājums katram no jums, jo šodien es ar savu viesi sarunāšos par skaņu. Šķiet, ka cilvēka radītā vide ir tik ļoti trokšņaina un skaļa, ka šajā skaņas gūzmā pazūd daudz smalku lietu, un viena no tām varētu būt meža skaņa. Un šoreiz šajā epizodē, kā jau es teicu, notiks saruna par to, ko var saklausīt mežā. Un šī saruna būs ar cilvēku, kurš ne tikai saklausa kaut ko, bet arī dzirdēto prot pierakstīt. Un tā ir mūziķa un skaņu producente Agnese Rakauska. Čau, Agnes! Labdien! Čau! Es bieži vien šīs raidieraksta Dabā gājējs sarunas sāku ar jautājumu savam viesim, ko tev nozīmē mežs vai kādas ir tavas attiecības ar mežu. Bieži vien cilvēki atbild, ka viņus varbūt tas mežs mazliet biedē, ka viņš ir tāds noslēpumains, varbūt drūms. Kādam citam, tā ir tāda kā terapijas vieta, tad es gribu uzzināt, kas tev ir mežs. Tagad uz sitienu, kad tu man tā pajautā, man pirmā asociācija ir ar manu veco māti, manu vecmāmu no mammas puses. Un viņa vispār manā dzīvē ir tāds hipijs, kas ar mežu ir tā kā pilnībā saugus kopā, un es pat atceros bērnībā, ka bija tāds stāsts, ka viņa no Rīgas pēkšņi aizbrauca, pat nevienu nebrīdinot, uz vairākām dienām, tādā savā ceļojumā, un tad, kad viņi atbrauc atpakaļ, tad izrādījās, ka viņi vienkārši bija mežā, Kurzemē, un manas saknes ir Kurzemē, un tuvāk Alsungai, un viņi vienkārši tur tiešām palika pa nakti mežā. Bez teltīm, bez nekā. Un man tajā brīdī likās, wow, tas gan ir, tā kā traki, bet viņai šis mežs ir tāda kā terapija, tāda kā vieta, kurā viņi laikam smeļas to spēku, un šīs pastaigas ir tādas, es nezinu, tāda pastaiga tuvāka sev. Un tāpēc mana vecmama ir pilnībā mana asociācija vispār ar vārdu mežs kā tāds. Šobrīd viņa arī dzīvo Kurzemes pusē, ļoti, ļoti savvaļīgā vietā, Abavas krasti, neizstaigātas, neizbrienamas tādas takas, kuras ir tikai kartē, un tas ir tāds tā kā rituāls, kad es dodos pie viņas ciemos, un joprojām ir to savu štociņu un to sunīti, un viņi dodās un staigā. Latvietis pēc sava koda, pēc mentalitātes, manuprāt, arī ir tāds meža radījums, meža cilvēks. Staigātājs, Meža staigātājs, sēņotājs, ogotājs. Man mežs noteikti arī tagad no bērnības asociējas ar manu tēvu, kurš ar javas mocīti vienmēr man uzsēdināja priekšā uz tās bākas, un mēs braucām pa mežu. Kaut kur tur tepat Rīgā tas bija. Un tagad, kad es esmu tāda, tiksim, jau pieaugusi, un es dodos cauri šim te mežam tepat Rīgā, man viņš liekas tāds maziņš, un tur nav kur vispār pat staigāt, ja tā padomā. Tāds mazs pleķīts drīzāk, bet bērnībā viņš likās liels un iespaidīgs, un mēs traucāmies ar moci, un mans tēvs, tā kā izbaudīja šo braucienu un mūsu bērnus vizināja. Tā kā manā ģimenē kaut kā tas ir tāds ļoti ierasts, dabisks veids, kā pavadīt savu brīvo laiku, makšķerēt, staigāt, ogot, sēņot, un īstenībā vienmēr, kad es gribu nodalīties nost no šiem te trokšņiem, kurus tu minēji, šita pilsēta, kas tevi kā iesūdz savā centrafugā, tad noteikti jūras krasti, meži, tā ir tā vieta, kurā sazemēties. Un tā zaļā krāsa, tas tonis, tas īpašais, tas zaļais, viņš ir iejausts īstenībā arī mūsu folklorā, šajās te dažādās drānās, tērpos. Īstenībā es atceros, ka skolā mums mācīja, ka šīs te krāsu faktūras, viņas jau arī nāk no dabas, ko cilvēki ir novērojuši, kā tur slāņojās tie brūnie un zaļie toņi.
Un tas viss rada tādu māju sajūtu, mājīgumu. Tāpēc man mežs noteikti nav nekas bailīgs. Tas ir drīzāk kaut kas tuvs un tāds sentimentāls. Tu ar vecmāmiņu arī esi kopā devusies mežā? Viņa tevi ir ņēmusi līdzi, vai tas ir tāds viņas vienas rituāls? Viņa noteikti ir tāda sava ceļa gājēja, un viņai vienalga, vai kāds pievienosies vai nē, viņa vienalga dodās un staigā. Bet kā jau ierasts vienmēr, kad apciemoju Omi laukos, tad mēs dodamies un izrunājam lietas, un es stāstu, kā man iet, un īstenībā šīs sarunas ir tādas arī interesantas, jo kā, šobrīd mēs dzīvojam šajā laikā, kad es ieju Instagramā un es varu pastīties, ko tu tur dari savā dzīvē, un tas jautājums tā kā izpaliek, hei, kā tev iet, jo es jau redzēju visu, tā kā man nevajag komentārus, jo liekas, ka tā dzīve ir palikusi tāda ļoti publiska, un tad tā saruna, teiksim, šajā meža kontekstā ir tāda lēnāka, un tu gribi pastāstīt par šīm detaļām, par to, ko varbūt šī te ārējā tāda vizualizācija tā kā neparāda. Vispār jau mums patīk rādīt tikai tās labās un pozitīvās lietas, un to... Es tieši to gribēju teikt. Jā, to mēnesi, to tumšo pusi mēs tā varbūt nerādam. Tajā publiskajā vidē mēs izvēlamies, ko parādīt, bet mēs īstenībā neparādam to patieso ainu. Tā ir. Mhm. Bet par skaņām. Te mēs par bildēm sākām gandrīz vai aizrunāties, bet par skaņām, tu man vienmēr esi asociējusies ar tādu drosmīgu un ekstravagantu vai saudabīgu personību, un fakts, ka tu meža skaņas esi varējusi ietērpt mūzikā vai pārvērst notīs, īstenībā neliekas nekas tāds ļoti pārsteidzošs. Liekas, ka no tevis tieši kaut ko tik interesantu varētu pilnīgi mierīgi sagaidīt, bet man noteikti gribas saprast, kā un uzzināt vairāk par to. Labo mani, ja es kļūdos, bet tas, ko es esmu iedomājusies, kā tas varētu realitātē izskatīties, tās mūsdienu tehnoloģijas ir attīstījušās tik tālu, ka to ierakstīto skaņu programma var pārvērst notīs. Tu vari ierakstīt, piemēram, es nezinu, mašīnu rūkoņu sastrēgumu vai jūru, un programma to pārvērš notīs, ko tu, piemēram, vari nospēlēt uz klavierēm. Protams, tas ir atkarīgs no šī audio faila, bet šajā konkrētajā projektā man bija ļoti interesanti pamēģināt tieši pastrādāt ar putnu audio failiem. Tā kā laikā, kad mēs devāmies uz mežu, īsti putni nebija tādi aktīvi, tad mēs izmantojām šo te Latvijā tādu ievāktu ornitologu ļoti plašu bāzi, kurā šie te signāli ir pieejami. Un īstenībā tiem dziesmu autoriem, kuriem dažreiz pietrūkst idejas kādai melodijai vai kādai ritmiskai struktūrai, putni jums to var piedāvāt. Un šobrīd, mēs varam konvertēt šādus audio failus MIDI signālā, un uz šī MIDI signāla attiecīgi tu vari likt virsū jebkāda veida instrumentus vai klavieres, saucamie sintētiskie instrumenti. Tāpēc es īstenībā no digitalizācijas viedokļu uz šīm te tehnoloģijām skatos ārkārtīgi entuziastiski. Man tā kā vilini šī pasaule, un man gribētos domāt, ka tehnoloģijām jābūt šeit, lai mūsu dzīvi padarītu vieglāk, lai mēs zinātu, kā labāk apgūt lietas. Tikko es lasīju izdevumā, kad ir jaunās tehnoloģijas, kā mēs labāk veidosim šo meža apsaimniekošanu. Ja? Viss mūsu pasaulē ir tāds ļoti bipolārs, un mums ir jābūt šai apziņai, kā to izmantot liederīgi, un tas man īstenībā arī uztrauc ļoti tieši bērnu jauniešu kontekstā, lai viņi jēgpilni izmanto šīs skaņas. Un tāpēc, piemēram, arī izglītībā šobrīd mēs cenšamies digitalizēt un ieviest šīs tehnoloģijas skolā kabinetos, un tā kā STEM pieeja izglītībā ir ārkārtīgi populāra, arī Rīgas doma šobrīd ļoti plaši realizē šo programmu, tad mūzikas priekšmets ir vislabākā zona, kur mēs varam runāt par fiziku, bioloģiju, matemātiku un citiem terminiem, jo šajā priekšmetā satiekās šie multidisciplinārie jēdzieni. Un, piemēram, ja mēs runājam par bioloģiju, tad mums ir izstrādāts jau uzdevums, ka, teiksim, grupa no klases dodas ārā, jo viņiem ir uzdevums ievākt skaņas ar savu telefonu, kas ir iespējams, un atnest viņas atpakaļ, paielikt viņas datorā un izveidot kādu oriģinālu kompozīciju. Tas var būt skaņas dizains, tā var būt dziesma, tas var būt jebkas, bet tad tam ir kaut kāda
sakne, kaut kas tāds jēgpilns. Tāpēc no telefoniem nevajag baidīties, vienkārši vajag viņus mazliet motivēt strādāt savādāk. Tas man... Kā tu saki, jēgpilnāk, vai ne? Tieši tā. Un īstenībā vakar mēs sagaidījām Zvaigznāja klasē pirmos 3 pedagogus uz apmācībām, kas arī mācās apgūt šīs visas tehnoloģijas, lai strādātu ar bērniem kabinetos, kuros jau ir iepirkta tehnoloģija. Un tā enerģētika bija vienkārši brīnišķīgi, ka tu jūti, ka cilvēks ir pilnīgi nofokusēts un viņš jūt, ka tas ir jauns lauks, kurā viņš brien iekšā. Un mūžu dzīvo, mūžu mācies, un es domāju, ka izglītošanās nekad nebeidzas. Tas ir process, kas turpinās visu mūžu. Un atgriežoties pie tā jautājuma par šīm skaņām, par šo skaņu pasauli, es esmu vispār laikam pēc dabas sinestēts, un man laikam tas jau ir bijis kopš bērnības, kad es vienkārši redzu bildes vai objektus, un es dzirdu, kā viņi skan. Cik interesanti. Un es īstenībā domāju, ka tas ir visiem tā, bet īstenībā tā nav. Un tur laikam arī ir tas radošums, kad, hei, kā izklausās šī glezna tajā stūrī? Un viņi izklausīsies savādāk nekā tas plakāts, piemēram, jā. Un tur ir citas faktūras, citas krāsas, un arī dziesmas, piemēram, kad es vērtēju, kad cilvēki man iesūta dziesmas, lai es pasaku, hei, tā ir forša dziesma vai nav forša dziesma. Es īstenībā, ja es redzu bildes, kad es klausos, tad viss ir ok. Un ja man nav nekādas bildes galvā un nekas nenotiek, tad es tikai dzirdēju skaņu. Un arī no anatomijas viedokļa, tad, kad es studēju Stradiņu universitātē, mums anatomijā mācīja, ka ir gan primārie, gan sekundārie dzirdes lauki. Un tas arī ir interesanti, jo primārie lauki vienkārši reģistrē skaņu kā tādu, un sekundārie viņu apstrādā un jau veic tādu identifikāciju, un, teiksim, tā ir mašīnas skaņa, un tas ir putns, tie ir sekundārie lauki. Un jo vairāk mēs varam izkopt šo te diferencēšanu, mācīties, klausīties mūziku nevis kā vienkārši izklaidi, bet varbūt jau analizēt, kas tur notika, kas tas tāds bija. Un, protams, ka man klausīties mūziku ir... Tu klausies mūziku citādāk nekā parastais cilvēks. Jā, un tā ir tā garoziņa. Un arī koncerts, kad es apmeklēju, es nevaru vienkārši izslēgt to analītisko... Profesionālo kretīnismu. Jā, jo man gribās zināt, kāpēc tas tur tā ir, un tas labi strādā, un to es varētu mēģināt izmantot tajā projektā. Un tā ir tāda liela kaislība un mans hobijs, kas ir mana īstenībā tāda apsēstība, jo tikai tad, ja tu esi pilnībā pārņemts ar šo te priekšmetu, ja viņš tev sagādā šo prieku, tad tu vari viņā, sasniegt kaut kādu tādu līmeni, kurā tu tiešām vari likt uz galda kaut kādus vērtīgus produktus, kas citiem liekas interesanti. Un īstenībā mūzika vispār ir gandrīz tāda maģiska lieta, jo no visām mākslām viņa ir netverama, vai ne? Tas ir tāds skaņas vilnis, viņš nekur nav taustāms materiāls, bet viņš tevī rada šīs sajūtas, vai ne? Tikai tad, kad viņš ir pierakstīts it kā notīs, ne? Tad ir tāds vizuālais pierādījums. Teiksim, lapa ar kaut kādām notiņām. Tas, kurš neprot to nolasīt, tam ir vienkārši lapa ar kaut ko uzrakstīt. Jā, nonākam pie īstenībā vēl tāda padziļinātāka arhetipa, kas īstenībā ir rakstīts vārds un vārds, kas parādās jau īstenībā arī Bībelē kā pirmsākums, ja, kad un Dievs teica un radās pasaulē, tad īstenībā ļoti daudzi vispār arī fizikas pasaulē un garīgā tādā plāksnē runā par to, ka mūsu pasaule ir uzbūvēta no vibrācijām, un īstenībā viss te ir viena liela vibrācija. Tāpēc man mūzika vienmēr ir likusies kaut kas tāds maģisks, un ja mēs atgriežamies pie meža tēmas, tad tā ir tāda milzīga akustiska zāle, kurā notiek vienkārši tādas ļoti dabiskas un netveramas lietas. Un ļoti daudzas lietas, vai ne? Jā, un īstenībā dažreiz, ja mēs runājam arī par mūzikas radīšanu, ko man iemāca, teiksim, mešs, ka tev ir vienkārši jāmāk salikt kaut kādā secībā. Jo es jau tās skaņas neradīju, tās radīja mešs. Mēs viņus vienkārši sagrupējām, salikām, noformējām. Tās kombinācijas, ko es varu piedāvāt. Un es domāju, ka jūsu kombinācijas ar šīm pašām skaņām būtu savādākas. Un tur ir tas radošums, bet šis šī sakne, šis avots ir daba, un Dievs to ir radījis. Tas ir kaut kas absolūts un skaists.
un tāpēc mēs to varam novērtēt. Jā, es paskaidrošu arī tiem, kas mūs klausās. To ar meža skaņu palīdzību es ierakstījusi Latvijas valsts mežu zīmola skaņas logo, kas tā no sākuma padomājot liekas skaņas logo. Liekas, kas mazliet jocīgs, bet labi. Es īstenībā varu iedomāties, piemēram, atverot kāda uzņēmuma mājaslapu, ka tur noskan kāda mūzika, bet jūs esat ļoti, padziļināti šim piegājuši klāt, jo jebkurš uzņēmums varētu to skaņu uzģenerēt internetā, es nezinu, paņemt kaut vai no skaņu bankas skaņu, kas ir pavelti un uztaisīt, pielikt sev klāt. Bet šeit tas foršākais tiešām ir tas, ka jūs pa īsto esat gājuši uz mežu, pa īsto ierakstījuši skaņu, apstrādājuši un tad piemeklējuši tās pareizākās varbūt vai piemērotākās skaņas mežiem. Un redzi, tas būtu tik vienkārši, kā vienkārši paņemt skaņu no kaut kurienes, tad visi varētu ar to tik galā, bet man liekas, ka šīs te kombinācijas, šīs te dažādās struktūras un sajūtas, ko var sakomplektēt tieši konkrētais cilvēks, arī padara to projektu īpašu. Un man īstenībā gribētos pat domāt, ka šī lielā skaņas banka, kas tika izstrādāta, man, piemēram, būtu interesanti nākotnē redzēt, ka Latvijas valsts meži varētu viņu piedāvāt kā publisku tādu pieejamu materiālu visiem mūziķiem, kam tas ir interesanti, un es pat zinu jau dažus mūziķus, kam tas būtu aktuāli, kā vienkārši tādu resursu, kurā smelties iedvesmu un izmantot šo savā daļradē. Ja tu par to tā runā, tad man tev ir jautājums, cik tad liela ir tā skaņas banka, ko jūs izveidojāt? Tagad tā, ar cipariem man ir grūti. Tur ir, man liekas, ka vismaz 78, kāpēc man tāds cipars galvā ir? Varbūt es kļūdos, bet man liekas, ka jābūt bija vismaz 78 skaņām. Bet varbūt es šobrīd maldos. Cipars bija diezgan liels, bet tas izejošais cipars bija vēl lielāks, jo, zin kā, tu ies mežā salas sēnes, tagad tu viņas satīri un sakārto, tad uz pannas sausais atlikums ir daudz mazāks. Tā kā, tad, kad mēs viņus sagrupējām, sakārtojām un atlasījām, kas tiešām ir tāds foršs un vērtīgs, tad tas cipariņš samazinājās, bet tur ir pietiekami daudz materiāla, lai varētu veidot arī dažādas interaktīvas, skaistas, atraktīvas, varbūt pat tādas instalācijas un ļoti radoši izmantot to visu nākotnē, lai vienkārši komunicētu ar auditoriju. Un man ļoti īstenībā arī simpatizē, ka Latvijas valsts meži ir tāda izglītojoša arī iestāde. Jūs daudz laika veltat, lai veltītu informatīvu tādu komunikāciju tieši ar gan ar skolēniem, gan skolotājiem. Tas ir ļoti vērtīgi. Es uzskatu, ka īstenībā šis laikmets būs tāds, kurā visiem uzņēmumiem, teiksim tā, 10. tiesa būs jāvelta kaut kam sociāli atbildīgam. Tā ir noteikti izglītība, kas var būt šāds te formāts. Un ja tas ir mežs, tad mēs sniedzam informāciju, kas notiek. Kā to izdarīt? Veidojam interesi. Un mans uzdevums savukārt ir veicināt interesi par mūzikas izglītību, jo īstenībā manā industrijā, lai veidotos labā attaudze, kas ir ļoti labs vārds, mums ir vajadzīgi jauni pedagogi, kas vēlas palikt industrijā. Šogad statistika ir ļoti skumja. Latvijas mūzikas akadēmijā nav uzņemts neviens mūzikas pedagoģijas students, un tad mēs varam runāt par plašāku problemātiku izglītības sistēmā kā tādā, kas jau sen ir zināma. Tās ir pedagogu algas, pedagogu profesijas šī te prestiža jautājums, un es vēlos, lai šie jaunie cilvēki apsvērtu sevi kā nākotnes pedagogu, kas vēlas palikt skolā, kurā ir jēdzīga, cilvēku cienīga alga un, protams, sabalansēta darba vide, kurā tev nav jāizdeg un tev nav jāpaliek vēl pēc darba laika, lai kārtot kaut kādas, varbūt, dokumentācijas, birokrātiskas lietas. Tāpēc šis ir mūsu sekundārais uzdevums arī Zvaigznāju klases projektu, to visu veicināt un jo man ir vajadzīgi jauni kolēģi industrijā. Man ir vajadzīgi jauni cilvēki, ar kuriem nākotnē sastrādāties. Un būsim reāli. Latvijas radio stacijās topa dziesmas, ko jūs dzirdat, viņas veido burtiski uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi producenti. Jā. Tā tam nevajadzētu būt. Varbūt, ja šie cilvēki padzirdēs par tādu dabas meža skaņu banku, tad viņos radīsies interese par darbošanos ap skaņām. Bet šīs idejas pirmsākumi
tie bija tavi vai Latvijas valsts meži? Kā jūs nonācāt pie tā, ka kaut ko tādu vispār varētu taisīt? Mēs ar audio brandinga projektiem sākām strādāt relatīvi nesen. Un man tā ir jauna lieta, un man arī ir jātrenējās. Uzrakstīt dziesmu tā ir viena lieta, izstrādāt audio parakstu ir jau tomēr cita. Un teikšu, kā ir. Mēs vēlējāmies atlasīt šos zīmolus pēc tādas subjektīvās sajūtas, kas mums patīk. Latvijas valsts meži ir zīmols, kurš ir, man liekas, ļoti tāds, teiksim, draudzīgs. Mums viņš ļoti patīk. Un es atceros, ka es lidoju, man liekas, uz Norvēģiju vai Zviedriju un sataisīju vaļā šo te žurnālu, kas ir lidmašīnā, un tur bija Latvijas valsts meža reklāma. Un viņa bija tā kā tik skaisti noformēta, un šis komunikācijas stils bija tāds advancēts un no nākotnes tāds, jā. Un man likās, jā, šis ir kaut kas, kam es gribētu izveidot kaut kādu skaņas patērnu. Un mēs proaktīvi izveidojām vienkārši savā nometnē pēc mūsu veidotas tādas metodikas, dažāda veida idejas, kas mums likās aktuāls, bet beigās tas mazliet iegrozījās savādāk, un kā katrā projektā, katrs projekts attīstās citādi, bet mēs esam fokusēti vispār uz darbu šobrīd ar Latvijā, teiksim tā, ražotiem zīmoliem. Mums ir liels prieks par sadarbību arī ar Lulu Pizzu, kas ir, man liekas, ka leģendārs zīmols. Un tie, kas vēlas, var apskatīties Instagramā, šo foršo dziesmu par sēņu picu. Starp citu, varbūt mežiem ir jāstājas kāda sadarbība foršā ar Lulu kopā. Jo es esmu tāds patriots un es gribu stimulēt un atbalstīt un būt tā kā ar savējiem. Tas ir ļoti svarīgi un protams, ka nākotnes uzstādījums būs attīstīt savu profesionālo kapacitāti un, protams, ka strādāt arī internacionālā līmenī. Es pat pieļauju, ka tas varētu notikt šogad. Bet, ja mēs atgriežamies pie tām dabas skaņām, tad tu esi ierakstījusi meža skaņas vai tu esi ķērusies vēl pie kādām dabas skaņām? Tā pati jūra vai nezinu, pļavas vai kaut kas tam līdzīgs, ko tu esi pierakstījusi un varbūt pat izmantojusi mūzikā? Tādas specifiskas lietas varbūt manā mūzikā nav, bet ja mēs runājam par tādu kontekstu, tad vispār šie dabas elementi, viņi manā teksta saturā dominē ārkārtīgi daudz. Teiksim, tāda jaunsudrabiņš, teiksim, tāda aprakstošā tehnika, ļoti daudz plaši stāstīt, kādā krāsā ir tas koks un tā lapa. Man tas ļoti patīk, kā to ar vārdiem uzskicē to ainavu. Mums bija pagājušā gadā interesants projekts ar Sabīnu Mustermani. Viņa dziedāja dziesmu par okeānu, kas bija ļoti dziļš, un tad tur es teicu, hei, mums vajag okeānam raksturīgs. Mums Latvijā nav okeāna. Tad attiecīgi mēs meklējām, kur mēs varētu kaut kādas šīs sajūtas dabūt, un tas iedod uzreiz pavisam tādu citu tādu atmosfēru šai dziesmai. Un ja mēs runājam vēl plašāk, šobrīd industrijā mūzikas standarts sāk virzīties uz surround sistēmas tādu izbaudīšanu, un ir daudz dažādu produktu jau pieejami, kur uz austiņām cilvēks var klausīties spektrālu skaņu. Parasti šo mēs varam izbaudīt kinoteātrī, kur apkārt mums ir daudz tumbas, tad no sāniem kaut kas skan un aizmugurē. Un īstenībā mūzikas industrija lēnām sāk adaptēt šos principus, un līdz ko parādīsies arvien vairāk šādi produkti, kurus ikdienā mēs varam lietot, lai izbaudītu spektrālu skaņu. Man liekas, ka arī popmūzika paliks daudz teiksim tā, spektrālāka, un tur būs vieta gan skaņām, varbūt vējam, varbūt kaut kādai atmosfērai, un šo ideju es dzirdēju jau Zviedrijā, kad mēs viesojāmies Royal College of Music in Stockholm, un tur ir Dolby Atmos studija, kurā viņi mācās masterēt dziesmas Dolby sistēmā. Īstenībā arī es šo pārņēmu, un mana Supernovas dziesma ir šobrīd remasterēta Dolby Atmos 7.1 sistēmā, un Apollo kino visi pirms kino izbaudīšanas var izbaudīt šo dziesmu šādā spektrālā klausījumā. Es teikšu godīgi, man tas ir liels pārdzīvojums. Es pat, kad sēdēju, testēju zālē, bija tāda ļoti tāda
tāda nākotnes sajūta, ka tu vari, un nedomāju, tad vēl to lietus varbūt vēl sejā tur smidzene, ja, un es domāju, ka cilvēki gribēs izbaudīt tādu multisensoru pieredzi nākotnē, un šobrīd tehnoloģijas to arī iet, un skatīsimies, kā tas attīstīsies. Tā ir tāda pieredze, sēžot, piemēram, kinoteātrī vai sēžot dzīvoklī, mājās, dīvainā, bet es ļoti priecājos, ka mums vēl joprojām ir iespēja doties mežā un piedzīvot to pašu spektrālo pieredzi. Ar īstu lietu, nevis kādu uztaisīt. Šis ļoti vērtīgs komentārs, jo redz, ko vienmēr dara tehnoloģija. Viņi mēģina kaut kādā dīvainā veidā replicēt to, kas jau īstenībā eksistē dabā, vai ne? Un ok, daram tā, un visi lielākie mākslinieki, ko tad viņi mēģina attēlot tajās glaznās? Viņi mēģina noķert to saulrietu, to mirkli vai to zvaigzni tālumā. Viņi mēģina noķert to radītāju aiz astes, un tāpēc māksla ir kustīga, dzīva, un dažreiz man pat gribas domāt, ka mēs esam nevis tādi radītāji, bet mēs vienkārši esam interpretējošas tādas bioloģiskas būtnes. Un īstenībā viena ļoti interesanta personība mākslas pasaulē, viņa bija mūķene pēc savas dzīves filozofijas, bet viņa bija arī pedagogs Korita Kenta. Un viņa Amerikā vadīja arī tādu studentu grupu, ļoti alternatīvu. Vispār tā kombinācija diezgan tāda interesanta, ja kā mūķene, kas vada kaut ko tādu ar mākslu saistītu. Un viņa arī pateica, ka cilvēks jau īstenībā neko nerada. Mēs vienkārši interpretējam jebko. Vai mēģinam kopēt? Tu vari teikt kopēt. Kopēt neizklausās tik smuki, vai ne? Es teiktu, ka tā ir interpretācija, un redz, ja ir stāsts par salauztu sirdi vai kāds romantisks stāsts, es viņu interpretēju savādāk un otra puse savādāk, un mums veidosies pilnīgi divas dažādas dziesmas no dažādām perspektīvām. Un tāpēc es dažreiz pat īstenībā tas process, viņš ir tiešām tik maģisks, ka tu radi to lietu, un viņi jau izklausās, un tu liekas, Dievs, bet kā es to izdarīju vispār? Un tas ir vienkārši tāds interpretācijas moments, jo es ticu, ka mums ir kanāls, un viņam jābūt atvērtam, un vislabāk mēs to varam dzirdēt tādā dabiskā vidē, kur mēs varam sazamēties un vienkārši mēģināt, kas ir tas, ko es gribu interpretēt, kas ir tas, ko es gribu analizēt, kas ir tas, ko es gribu nodot tālāk un sakombinēt un parādīt citādāk. Un dažreiz man tā liekas aroganti teikt, ka mākslinieki ir radītāji. Īstenībā viss jau ir radīts. Īstenībā Trijāns Parkam pat ir viena dziesma. Viss ir izdomāts, ka viss jau ir šeit. Mēs vienkārši to kaut kur paņemam un realizējam. Un tādā garīga plāna materializējam. Un tad par tavu dabas skaņu, meža skaņu materializēšanu. Agnēs ar komandu ir ieguldījusi ļoti lielu darbu un vairākas stundas pavadot mežā, medījot meža skaņas, un tas viss bija tāpēc, lai taptu Latvijas valsts meži audio logo, un man liekas, ka mums to noteikti vajag noklausīties, un šādi tas skan. Es gribu saprast, kāds īstais process bija, cik daudz cilvēku jūs bijāt, kādu tehniku jūs ņēmāt līdzi, ar ko bijāt apbruņojušies un kur jūs devāties? Jā, tā tiešām ir tāda apbruņošanās. Mēs devāmies gan arī ne tikai uz mežu, bet arī uz koka pārstrādes, centriem, kas kaut kādā mērā tomēr arī ir saistīti ar to, ko dara Latvijas valsts meži, jo tā ir ne tikai apsaimniekošana, tā ir arī tāda jēgpilna pārstrāde, un tā mūsu komanda ir īstenībā ļoti plaša, jo ne visi cilvēki, kas ir komandā, ir cilvēki, kas ir skaņas inženieri vai producenti, ir arī projektu vadītāji un vienkārši cilvēki, kas palīdz organizēt procesu. Tā kā tā komanda mums bija, tagad, manuprāt, 6 vai 7 cilvēki mēs bijām kopā, jo viss tas vēl arī bija jānofilmē, jādokumentē, un pēc tam arī vēl tas process studijā, tā kā līdzi mēs ņēmām šos te mikrofonus, kas var reģistrēt šīs skaņas, protams, tur arī tāda radošā kapacitāte, tur varbūt varētu dzirdēt tajos gabaliņos, kā tur tas materiāls skan, kad tu viņu aiztiec, vai tu viņu
klaudzini. Un īstenībā nākotnē, ko es vēlētos paturpināt, atsparoties no šī projekta, tikko arī lasīju vienu pētījumu no Telavivas universitātes, kur pētnieki ir uzstādījuši ultraskaņas mikrofonus. Un man likās, wow, tad cilvēki uztver auss 16-20 kilohertz, kā kuram tur jau uztver, jau uz vecumu arvien mazāk uztver šās augšējās frekvences. Un tad tur bija uzstādīti mikrofoni, kas spēja uztvert 40-60 tūkstoši, tad šie kilohertz, kas mums nav dzirdami, bet viņi reģistrēja augu šos signālus, kad viņi šos augus tā kā. Es negribētu teikt, es nezinu, kāds bija tas eksperiments, bet, kad tas augs jutās nelāgi, vai viņam tika nogriezta kāda lapa, vai viņš bija varbūt nedabūjis ūdeni. Viņi gribēja saprast, vai viņam sāp. Jā. Un viņi spēr saņēma atbildi, ka šie augi rada kaut kāda veida signālus. Un tad tur aizgāja, protams, lielas debatas par to, ka, ko tad vegāni tūlīt darīs, jo, tagad arī šo nedrīkst aiztikt. Bet, ja mēs tā nopietnāk runājam, man liekas, ka caur skaņu mēs tiešām varam īstenībā arī atklāt varbūt pat agra kulturālus kaut kādus jaunus paņēmienus, un varbūt mēs varam pētīt, kurš ūdens tam augam garšo labāk. Un tad, kad viņiem bija tāda laba sajūta tiem augiem, tad viņi radīja tādas tā kā buzzing sound, tur bija teiks, kas ir buzzing. Tas zumēšana. Zumēšana, jā. Un tad, kad bija tās stresa skaņas, tad viņas bija tādas tā kā, kad to plēvi tā kā Paukšķi plēvīt, jā, un tad tāda skaņa tur it kā esot bijusi, jā. Bet es nezinu, vai vispār mēs to varam saukt par skaņu, jo viņi jau kaut kā šo signālu padara mums saklausām. Tas nozīmē, ka viņš tiek kaut kā mainīts un modificēts. Katrā ziņā tā ir tāda interesanta lieta, un tas ir nonācis manā redzeslokā, un es īstenībā ar vienu savu partneri jau runāju, tev ir pieejama ultraskaņas mikrofona. Un viņš saka, Agnes, ko tu taisies tagad darīt? Kosmosā lidot? Uztvert kaut kādas citas skaņas. Un arī spektrāli no krāsām, ja mēs runājam, ja? Mēs jau arī uztveram tikai niecīgu, pavisam mazu spektru ar šīm te mūsu pamatkrāsām. Pārējais viss mums nav redzams. Un starp citu arī, ja mēs runājam par dzīvniekiem, ja? Kā viņi sazinās savā starpā. Un ka tur pat esot iespējams atklāt šī komunikācija starp šiem augiem, ka tas augs jūt, ka tur nāk tur virsū tas briedis, un tad viņš sāk tās skaņas izdot, lai citus kokus brīdinātu. Tā kā tur ir vesela sistēma apakšā. Es īsti nevaru saprast, vai man gribētos uzzināt to, kas tur īsti ir apakšā, vai labāk to atstāt kā kaut ko nedzirdamu, bet klātesošu. Man liekas, tā varētu pārvērsties par tādu diezgan sāpīgu pasauli, ja tu zini par katru priedi, kur ceļ trauksmi, kad redz, ka nāk briedis kasīt ragus pret stumbru. Tad tas varētu, tu taču līdz pārdzīvo. Jā, bet vispār jau man jau liekas, ka tas tikai parāda, cik ļoti mēs esam saistīti, cik šī vide ir tiešām dzīva un klātesoša, un mums laikam gribās bieži uztvert visu tādu pašsaprotamu. Piemēram, tad, kad es biju Islandē, man šī pieredze likās interesanti ar to, ka Islandē nav koku vispār. Teiksim, relatīvi. Un tie koki, kas tur ir, tie pat netiek uzskatīti par kokiem, jo viņi ir vairāk tādi tā kā krūmu bērziņi mazi tādi. Un tad, kad tur redzi tādu lielāku puderīti, tad tas ir tā kā wow, jo tā ainava, kas ir Latvijā ar tiem mežiem, viņi tiešām ir iespaidīga. Un tad es atbraucu atpakaļ no Islandes, un es devos no lidostas mājās, un es dodos uz Jelgavu, un es braucu cauri, un tur tālāk ir jau Tērveta, un es vienkārši domāju, wow, kā mums ir paveicies. Tā kā tev ir kaut kā jānonāk tādā vidē, kur viņi tiešām šī lieta neeksistē, lai tu varētu tiešām novērtēt, ka mums tas ir. Un īstenībā Islandē izēja materiāls, koks, jebkas galds vai krāsls, viņš maksā, protams, ka kaudzi naudas. Un tu liekas, wow, bet mēs šeit sēžam, mums šis liekas pašsaprotami, un mēs varbūt izturamies pret to mazliet tā jau vienmēr ir, ka
lai kaut ko novērtētu, tev to vajag pazaudēt, lai tu saprastu, cik vērtīgs tas ir bijis. Bet atgriežamies pie tā jūsu procesa. Cik daudz jūs cilvēki bijāt, kas devāties mežā? Jā, es tagad mēģinu reiķināt galvā, es negribu kādu aizmirst. Man liekas, ka kopā mēs bijām 7 cilvēki vismaz, un pēc tam jau studijā attiecīgi strādāja tikai producenti, mēs bijām 4 komandas, un vispār man tā industrija ir saistīta ļoti daudz ar freelanceru tipa darbu. Tad, kad projekts ir, tad mēs slēdzamies kopā. Īstenībā tāpēc arī zvaigznājas pēc savas filozofijas tā saucās, jo tās zvaigznes kārtojas savādāk katrā projektā, kā ir vajadzīgs. Un jā, tad forša komandas saliedētība. Un īstenībā es arī ļoti novērtēju to vidi, ko mēs esam spējuši radīt, ka tiešām visi cilvēki iegāja tajā mežā un visi jutās tādā bērnībā, kad tu vienkārši spēlējies. Un tāpēc arī zvaigznāja misija ir radīt tādu drošu vidi, kurā tu vari izpausties, un ja tu gribi savu ideju nāk klajā, tad es neteikšu, tā ir stulba ideja, es teikšu, izmēģinam. Man liekas, tas kaut kas interesants, un tad, kad mēs viņu izmēģināsim, mēs viņu novērtēsim, un tikai tad mēs viņu vai nu atstāsim vai likvidēsim. Sapratīsim, vai tā ir bijusi stulba vai ne. Sapratīsim publiski. Bet, ja es pareizi saprotu, tad jūs drusciņi arī tām skaņām palīdzējāt tapt mežā. Nu, nebija tā, ka jūs iegājat mežā ar mikrofonu un tagad ierakstam visu, kas notiek apkārt, jo tanī gadījumā tad jau tās skaņas būtu ļoti daudz un vienlaicīgi. Interesanti, jā. Man ļoti, protams, ka gribās, lai šis rezultāts, teiksim tā, ja mēs runājam par dziesmu, tad galvenais dziesmas uzstādījums ir, lai viņa ir lipīga. Lipīga, teiksim, ar domu, ka cilvēks viņu var vai nu nodungot, vai asociēties, vai viņš viņu vismaz atcerās, un ka tas ir tāds, teiksim, radīt vienkārši uztverams lietas nav nemaz tik vienkārši. Un tāpēc tika radīti daudz dažādi versiju varianti. Starp citu, daži no viņiem bija diezgan tādi pat biedējoši, bet man viņi īstenībā pat mazliet patika, jo tas mēs šeit tādu monumentālismu sajūtu. Tas rezultāts, kas beigās tā kā tika līdz otram krastam, viņš ir tāds gaišāks un tāds vieglāks. Tur ir kaut kāda noteikta skaņu un melodiska secība, kurai, mūsuprāt, tur ir jābūt, bet bieži vien, lai pievienot šo tādu melodisko atmosfēru, mums ir jāpiepalīdz. Man īstenībā arī patika ļoti viena no versijām, kur bija izmantots tāds tā kā kora elements, jo līdzīgi kā mežs, arī koris ir mūsu identitātes stūrakmens. Un man liekas, ka mežs vispār varētu būt tāds koku koris, vai ne? Un tāpēc arī man likās, ka vienā no versijām man ļoti patika, ka tur bija tāds balsu, vēl piebalsu tāds elements klāt. Tas, kā es to iztēlojos, viens variants ir vienkārši stāvēt ar mikrofonu mežā un ierakstīt koku šalkoņu, putnu dziesmas, bet otrs variants jau ir tādā smalkākā līmenī tam pieiet klāt un paklausīties tiešām, kā tur tas kukainis rāpo pa priežu skujām, vai kā tur lien aiz mīzes kāds, vai, nezinu, lūst zari. Jā, kā saucas tas trakais ķirmis, kurš ir apsēdis mūsu mežus tagad, jā? Tas 8 zobu izgrauzis. Jā, nu tā kā viņš varbūt ir pelnījis pats savu dziesmu, jo pēc statistikas. Bet dažas lietas, protams, ka ir teiksim tā, viņas ir jāinicē. Un, teiksim, tāds koka stumbrs, jā. Nu, viņš pats neskan, mums ar viņu ir kaut kas jādara, lai viņš skanātu un lai parādītos tā rezonance. Un īstenībā man par pārsteigumu viena šī koka stumbra, šis fails, es tiešām viņu tā kā esmu tur pietaupījis tā kaut kur, jā, atzīmējis, jo viņš vispār man atgādināja vienu Bjorkas dziesmu, un kā zināms, Bjorka ir, man liekas, ka vistiešākais cilvēks, ar ko mūzikas pasaulē mēs asociējam vienkārši gan scēnas, gan dabiskus skaņas, kā izmantot. Un man pat ir aizdoma, ka viņa bija arī samplējis kaut ko līdzīgu. Tas īstenībā bija ļoti interesants projekts, kur viņa ar hip-hopa grandu Timbaland veidoja šo te ļoti veiksmīgu albumu, un tas tikai parāda to, ka šīs pasaules var satikties, un ka tas nav tikai tāds
teiksim, world music, ja, tāda pasaules mūzikas žanrs. Tas var būt popmūzikas žanrs, kurā var ienākt šīs skaņas iekšā. Un man šis samples likās, ok, Bjorka, es sapratu, no kurienes tu paņēmi to bītu. Un tad mēs pat ar komandu pārbaudījām, jā, šis ir Bjorkas tāds cienīgs samples, un viņš ir ievākts Latvijā, un varbūt, ka viņš kaut kur tiks arī kādā dziesmā izmantos, to redzēsim, skatīsimies. Vai tev ir kaut kas nodemonstrējams no tām skaņām, ko jūs ievācāt? Tā, es tagad esmu atvērusi vaļā to audio mapīti, kurā mēs kārtojam failus. Tad mēs vienkārši varētu taisīt ar klausītājiem tādu, konkursu, ja, kurš trāpīs un pateiks, kas tās ir pa skaņām. Es varētu piedalīties šajā konkursā. Tad es likšu pirmo skaņu, klausāmies. Tā es varu jau tā kā savas versijas. Mēģini. Šī, man liekas, ka nebija no meža tieši. Šī bija no tā pārstrādes vietas, ne? Tu zini, tās skaņas ir tik daudz, ka godīgi es pati vairs neatceros, bet šitā izklausās pēc kaut kā tāda industriāla. Tā kā, es domāju, ka tas varētu būt kaut kāds rīks, kas kaut ko... Man liekas, ka tā tāda kaut kāda tā kā ēvelīte, jā. Jā. Labi, otrā skaņa. Šis visticamāk ir viegli atminams. Es domāju, ka te varētu būt tāds sitiens pa koka stumbru, ja? Jā, koka priekš. Un īstenībā nav jau tālu jāmeklē. Mūzikā ir ksilofoni, kas ir gan ar metāla taustiņiem, protams, arī ar koka. Un tad tālāk mums ir trešais. Tas ir no meža? Šis īstenībā, šita klucī, es viņus saucu par klucīšiem, šie ir, starp citu, arī no šīs industriālās vides, jo viņiem ir tāda smalkāka skaņa, vispār viņi ir ļoti patīkami. Viņiem ir tāds mazliet ASMR vibes. Jā. Un īstenībā, ja mēs runājam tālāk par šīs bankas arī tādu izmantošanu, man liekas, ka ļoti daudz cilvēku gribētu vienkārši varbūt uz austiņām izbaudīt tādas, saucamās tās ear candy skaņas, ka tā kā tā mazliet klusuši tā te runā, un tur tāda klucīša skan fonā. Mazliet par to un šito. Es īstenībā nekad neesmu taisījis ASMR skaņas. Man liekas, ka vajadzētu pamēģināt. Tā kā šie klucīši, man liekas, ir tā kā top ASMR. Jā, viņiem ir tāda patīkama silta skaņa. Un paklausīsimies vēl ceturto. Šie arī ir tādi diezgan, man liekas, viegli. Viegli atminama? Jā. Man īstenībā ir pagrūti iztēloties, kas tas varētu būt no dabas. Vienīgi kāds putns darbojas ap koku. Jā, šis varētu būt, ka ir putns. Pat īstenībā izklausās pēc tāda kā cilvēks. Šitā dara, vai ne? Jūs gadījumā neierakstiet netīšams. Nē, tas ir arī noteikti kāds koku priekšmets. Pastīsimies, kas te vēl ir. Tas ir arī, man liekas, kaut kas industriāls. Šis izklausījās tādas, industriālās, bet ar koku saistītās skaņas. Mēs arī izmantojām, tieši audio parakstā ir tieši putniņš dzaguzīte, un to mēs neievācām, jo dzagus mēs nenoķērām, bet viņa tur ir, un viņa labi tur iedarās, un liekas, ka viņa labi reprezentē to sajūtu un tāds noslēgums tai mazai formai. Bet kā tu domā, vai varētu izveidot dziesmu, kuras pamatā ir tiešām tikai un vienīgi dabā ievāktās skaņas? Es domāju, ka noteikti, un mēs arī vienā tikšanās reizē runājām, ka šobrīd, to izdarīt būtu ļoti vienkārši. Ir tādi interesanti MIDI kontrolieri, kuri ir izkārtoti tādi kvadrāti, un tad katrā kvadrātiņā tu uzliec virsū attiecīgi šīs skaņas, tad tu vienkārši ar viņām spēlējies. Un kas to zina, kas tur beigās var rasties, jo jāatcerās arī, ka katru skaņu vienmēr mazliet var modificēt. Viņai var, pagriezt frekvences, uztaisīt viņas basīgākas, tad attiecīgi, garāka skaņa varbūt ir kāda basa līnija. Tie foršie klucīši, tiem es varētu varbūt pagriezt skaļāk varbūt citu frekvenci, un viņš varbūt ir perkusīvs instruments, kurus saliktu un sakopētu, un viņam jau būtu noteikts ritms. Ja dziesmas ritms un temps man patīk, tad forši, ja temps man liekas pa lēnu vai par ātru, es viņu sagriežu un uztaisu citu tempu. Tā kā tas ir milzīgs iespēja lauks, un tur vienkārši katram ir radoši jāmāk pieiet tam visam.
Jā, nu tāds. Es tā jūtu vienkārši, ka tev ir tāda patiesa interese pamēģināt uztaisīt to dziesmu. Man ar mūziku īstenībā nav praktiski vispār nekāda sakara, es tikai patērēju to. Bet es esmu par to domājusi, ka ir 7 notis, un no vienas puses liekas, ka tās ir arī visas tavas iespējas, kādā veidā tu tās spēj sakombinēt, atkārtot. Un tad jau liekas, ka cik daudz kaut ko jaunu tajā mūzikā var uztaisīt. Bet, ja tu saki, ka te var nākt talkā arī tādas skaņas, ko mēs varam nokopēt no dabas, pārveidot, pātrināt, palēnināt, tad jau tā atklājas kā pilnīgi jauna pasaule. Šis ir īstenībā ļoti labs jautājums, jo tiešām ir tik, cik ir, un mākslinieki taču katru dienu, Spotify statistika, katru dienu tiek uzliktas 60,000 jaunas dziesmas. Tad vispār tas ir tāds tiešām interesants process. Kā var gadīties, ka tiešām otrā pasaules malā kāds nav uzrakstījis kaut ko līdzīgu? Un vispār 15 gadus strādājot industrijā, tāda gadījuma nav bijis. Ka kāds man atsūtīja no citas pasaules malas un teikt, hei, man arī ir tieši tāda pati melodija, tieši turpat. Labi, bet varbūt mēs nespējam noklausīties tik daudz dziesmas, lai salīdzinātu. Tikai tieši tās, kas varbūt populārākas kļūst, tad mēs varam tā kā salīdzināt. Bet vispār šis ir ļoti aktuāls jautājums. Un dažreiz īstenībā, kad tu strādā ļoti daudz pie dažādām dziesmām, mums ir bijuši gadījumi zvaigznājā, kad mēs pēc nometnēm, kad klausamies šīs skices, kad saka, hei, man liekas, ka tas ir kaut kur dzirdēts. Un dažreiz vienkārši tu vari zemapziņā kaut kur tiešām kaut ko noreplicēt, un tu tā kā, jā, tiešām tas tā ir. Tad atliek to noti izmainīt, jo vispār pēc autortiesību principiem, man liekas, ka tā bija 7 nošu sekvence, kura, ja atkārtojas, tad viņa skaitās kā autortiesību pārkāpums. Jā. Un tāpēc tur ir tā vispār jābūt tādam īstenībā uzmanīgam. Man pat ir bijuši gadījumi, kad cilvēks atnāk pie manis un viņš rāda to tekstu, un es jau arī nezinu visas latviešu dziesmas. Un beigās kaut kā pilnīgi nejauši, un cilvēks saka, hei, bet šitā ir tur kaut kāda 70. gada tur kaut kāda dziesma. Un attaisa to dziesmu vaļā, un tur tiešām ir ļoti tuvu kaut kam, un es tam autoram jaunajam saku, tu tiešām pats to izdomāji? Un tur ir tāds godprātības jautājums, un dažreiz varbūt cilvēks ir, es kaut kā nezināju, jā, man likās, ka tas taču ir tā kā no manis. Vispār tā profesionalitāte un amatierisms, laikam ar to arī atšķirās, kad tev tomēr jāfiltrē, ko tu tur dod ārā. Tas par jau tādu īsto mūziku. Bet mēs, man liekas, līdz galam neizrunājām to mežā būšanas procesu. Tu varbūt vari nosaukt tās lietas, ko jūs pierakstījāt. Man bija pagrūti atpazīt, kas tās skaņas ir radījis, ko tu atskaņoji. Bet tā tīri, lai cilvēks spētu iztēloties, ko jūs darījāt mežā un kā ierakstījāt. Jā, tie, kas vēlas arī varbūt vizuāli redzēt to procesu, noteikti paskatieties video. Viņš ir pieejams Latvijas valsts mežu resursā un tur ir gan paši koki, protams, kas bija visvieglāk ierakstāmi, lapas, čaukstoši koku zari. Es atceros, mēs mūsu projektu vadītāju vienkārši iedzinām tādā milzīgā čupā ar zariem, un viņi tur mīņājās par viņiem. Un īstenībā man liekas, ka tāpēc arī cilvēkiem vispār patīk pie mums tur darboties, jo it kā liekas, es esmu projektu vadītāja, bet tad tev iedzina mežā un tev liek miņāties pa zariem, un tas ir tavs darba uzdevums tajā dienā, un tā kā tu nezini, kur tev aizvedīs nākamais projekts. Tāpēc arī ir interesanti. Tad, protams, tās bija arī dažādas šīs mehāniski radītās skaņas no šīs industriālās vides, kuras varbūt mēs mazāk izmantojām, jo kaut kā likās, ka viņas tomēr neatbilst līdz galam tam mākslinieciskajam uzstādījumam. Un, jā, principā viss, kas bija pieejams, visu mēs mēģinājām iedzīvināt. Bija arī pēc tam arī tādi audio faili, kur bija tik ļoti klusi, kur tā kā nevarēja īsti to skaņu dabūt ārā, un tad mēs atkal runājam par šiem te mikrofoniem, un iespējams, ka mums ir jādomā par, teiksim, jaudīgākiem kaut kādiem mikrofoniem, kurus izmantot jau ar bezmazliet lielāku kaut kādu tādu fizikālu kapacitāti. Un īstenībā tas, ko mēs šajā projektā neizmēģinājām, jo man vienkārši nebija pieejas tai tehnoloģijai, mēs noteikti gribētu nākotnē tiešām izmantot tādus
sensorus, rīkus, kas nolasa elektromagnētiskās šo te informāciju. Un principā tad sanāk, kad ir rīks, kas konvertē šo te ļoti mazo elektroimpulsu, ko rada koki, lapas, viss dzīvais principā. Un viņš viņu pārveido par skaņu. Un šādas ierīces vispār eksistē. Mēs vienu bijām mēģinājuši un testējuši, bet viņi īsti nebija tik kvalitatīvi, kā mums gribētos. Tāpēc tas ir vēl tāds lauks, kuru es gribētu attīstīt nākotnē, jo tas ir tā ļoti forši uzvilkt austiņas, iet mežā, uzlīmēt uz koka šo te aplikātoru un vienkārši paklausīties, kādus impulsus tas koks. Kas tur viņā iekšā notiek? Kā bērns culas riņķo. Jo ierakstīt, teiksim, skaņu ar mikrofonu, tā mehāniski, tas bija pats vienkāršākais variants, un mēs ar viņu tikām galā, bet ir vēl daudz, tas nedzirdamais, neredzamais, iekšējais, par ko jau es pieskāros šajā pētījumā arī, un tas varētu būt tāds nākamais projekts un tā kā papētīt, kādu tehnoloģiju mēs varam izmantot, lai to informāciju iegūtu. No tām skaņām, ko jūs ierakstījāt, vai tev, labi, viena bija Bjorkas samples, ko tu saklausīji, bet vai ir vēl kaut kas tāds, kas tevī varbūt raisīja tādu pārsteigumu vai pārdomas, es nezinu, dabūjāt pierakstīt, kā skan skudru soļi vai kaut kas tam līdzīgs? Jā, mēs tur dzenājām tās skudrus, mēs īstenībā arī, tas īstenībā bija pēc smieklīgi, jo tur bija viena tāda pļava, un tajā pļavā tur tādas bites un kamenes, vai es laikam viņas neatšķir tik labi, bet tad tās bites tur lido, un viņas nevar noķert, un līdz, ko tu pietuvojies ar to mikrofonu, viņi ležās projām, un beigās teica, tā viss, es palieku šeit, un tad, kad viņas pašas pie manis atlidos, tad arī mēs viņas ierakstīsim. Un jāatzīst, ka šie skaņas signāli bija tādi ļoti mazi, un mēs viņus nevarējām iegūt tik labā kvalitātē, bet vienkārši tas process ir apmēram tāds, ka tu nevari tagad atnākt uz mežu un tā, galdiņa klājies. Tā kā tiešām bija jāsēž tajā pļavas vidū 10 minūtes, un es vienkārši sēdēju ar to mikrofonu un gaidīju, kad tā bita nolidos tur garām. Un līdzīgi ir, man liekas, ar tiem ornitologiem, kas ir ievākuši īstenībā to lielo datubus. Tas putns jau tā neatnāca, hei, es šobrīd jūtos gatavs iedziedāt savu putna dziesmu. Tā jau nenotika. Un īstenībā tāpēc šī skaņu banka ir ļoti īpaša, jo tiešām viņu kāds ir nomedījis un apkopojis. Tas ir ļoti liels darbs. Es tieši to arī gribēju teikt, ka tas nav tā, ka tu aizies mežu, izliec mikrofonu, 15 minūtes paiet, es esmu savācis visu. Tiešām ir tāda dzīšanās pakaļ skaņām. Jā, un man liekas, kas vēl to dara līdzīgi, man liekas, ir tie visi National Geographic fotogrāfi, un kas, tā, man liekas, ir maskējās, vai ne, lai maksimāli tuvu piekļūt kādam putnam. Es esmu skatījusies tās dokumentālās filmas, kā viņi tiešām ielien briksnī, un lai tā lauva vai tas sniega lepards, kurš tur ir uz izmiršanas robežas, un viņš ir portretā nobildējis. Tas tikai parāda to, ka tas laiks, tā ir tā vērtīgākā lieta, vai ne? Cik veltīt laiku tam, ka tu dabūsi to. Un tā laika konvertācija ir tas, cik maksā tas projekts. Un ja tas fotogrāfs sēdēs tajā briksnī ziemā, nezinu, nedēļu vai 2, tad tas ir labs jautājums vispār, cik maksā šī fotogrāfija beigās, kas ir investēts, lai dabūtu to. Un mums tas balts tur pūkains kaķis sniegā. Nē, tas kaut kas ļoti īpašs, tur ir šī laika komponente. Cik ilgu laiku jums prasīja šo skaņu ievākšana? Mēs īstenībā devāmies 2 kārtās uz izbraukumiem. Un kopējais laiks tieši pašā mežā bija, man liekas, kaut kādas 3 līdz 4 stundas, bet lielākais darba apjoms vienmēr ir skaņu apstrāde. Visos projektos iedziedāt dziesmu var stundā. Pēc tam producentam vajag dienu, lai izlasītu ārā visas nevajadzīgās skaņas, sabīdīt notis vajadzīgajās vietās. Tā kā productions no tāda viedokļa ir ātrākā fāze. Pēc tam to visu salikt pa plauktiem, tā ir lielākā darba daļa. Man vienmēr ir tāda sajūta, ka, kā jūs teicat, katrs projekts ir citādāks. Es apmēram varu paredzēt, ka tāds varētu būt, bet man likās, ka vajag aizbraukt vēl vienreiz uz šo te mežu, un viņš bija vienkārši
savādāks, viņš izskatījās savādāk, tā bija cita lokācija, un dažreiz tas process diktē to virzību pats. Viņš tā kā saka tev priekšā, kur jādodās, hei, aizjums turieni, hei, mēs nepamanījām to, un tu izdari secinājumus. Tā kā, īstenībā tas tāds eksperimentāls process. Jūs kaut kā īpaši izraudzījāties mežu, uz kuru doties, vai tas bija tāds, mums tuvākais ir šis, dodamies turp? Tas bija tāds kaut kāds lēmums saistībā ar instrukcijām no Latvijas valsts meža komandas, un Tērvetes pusē, vispār Tērvete ir, man liekas, viena no manām mīļākajām vietām uz Latvijas kartes. Viņa tiešām ir tāda maģiska vieta, kurā satiekās šis te pasaku elements un mūsu šī te, tāda kaut kāda literatūras tāds kaut kāds dārgakmens un tie koki un tas viss parks. Un tur arī bija šī te pārstrādes vieta, šī te industriālā vide. Tā kā tur bija kaut kāds loģistisks apsvērums, ka mēs devāmies tieši Zemgales virzienā. Bet nekas tāds padziļinātāks varbūt tur arī nebija. Jāatzīst, ka vienkārši man pašai pēc šī izbrauciena, es nesen biju Vilces dabas parkā. Jā, es kaut kā savādāk staigāju. Vispār šorīt es eju, un tad es tā kā pakraukšķēju, kas tas tāds bija. Tur bija tas. Tad tu paņem kastaņas rokās, ieliec viņus kabatā, un viņus tā virpina. Un tur ir, starp citu, kastaņiem arī ir tāda ASMR skaņa. Kastaņas vispār arī vajag iesamplēt. Un vispār tas ASMR ir ļoti laba ideja. Man liekas, ka viņu vajadzētu piefiksēt, jo man liekas, ka cilvēki šobrīd ļoti daudz meklē vienkārši izklaidi vai informāciju, tad viņi caur mūziku vēlas arī relaksēties. Un es ļoti daudz cilvēku zinu zvaigznājā, kuri pirms gulēšanas klausās balto troksni. Šo es nespēju saprast, bet labi. Balto troksni? Kā var aizmigt, klausoties kaut ko tādu? Bet katram jau savs. Katram savs. Katram vienam kastanis, vienam baltais troksnis. Un jā, kaut kā man ir pašai vienkārši pamainījies tas, hei, bet šito taču arī varēja. Bet re, kā tur tas notika. Bet, ja tu tā aizrunājies par to došanos pastaigās mežā un kastaņu palasīšanu un skaņās ieklausīšanos, tas ir tas, ko tu pati dari, kad tu uz mežu dodies, lai klausītos mežā, vai tomēr tajās savās domās vairāk? Man vienkārši ļoti patīk klusums. Es esmu īstenībā no tiem cilvēkiem, kam mūzikas klausīšanās sagādā analītisku procesu galvā, un mežā man nekas nav jāanalizē. Mežā man vienkārši ir jābūt un jānovēro, un man tur nav īsti klusums. Viņš ir citādāks. Viņš ir citādāks, un absolūts klusums arī vispār jau ir biedējoši, tāds vakums, ja mēs domājam, ja? Kas vispār ir absolūta nulle, teiksim. Tas arī ir diezgan kaut kas dīvains, nedabisks. Man liekas, tikai tie cilvēki, kas meditē, tie prot sasniegt tādu absolūtu klusumu. Jo citādi tev skan galvā domas un kaut kādas, nezinu, atmiņas. Jebkas, par ko tu domā, sirdspūkst arī, jā. Jā, un es šobrīd īstenībā arī esmu sākusi nodarboties ar reiki. Es apgūstu šo pirmo līmeni, un vispār ļoti forša lieta. Man tas ir ārkārtīgi svarīgi ikdienā, lai tomēr kaut kā uzturētu savu mentālo kapacitāti. Un man vienkārši vīrs arī, viņš saka, Agnes, viss, kāp mašīnā, mēs braucam uz Vilci, Vilces dabas parku, mēs staigāsimies un mums ir jābrauc. Un tā kā viņš arī, protams, mani stimulē doties vienkārši un mazliet atslēgties no visa. No tā ikdienišķā trokšņa. Jā, un šis tad dabiskais kastanis vai vēl kaut kas cits, mēs atkal nonākam pie tā, ka šī pasaule sastāv no skaņas viļņiem, un varbūt mēs esam dzīves staigājošas multidisciplināras frekvences. Un man gribētos domāt, ka mēs esam beigās foršās frekvences. Un tad mēs ejam mežā un mēs sinhronizējamies. Kā tev liekas, cik daudz cilvēki tādu sinhronizējās, cik daudz viņi dzird to, kas notiek apkārt, sadzird un spēj sadzirdēt tādas skaņas, vai mēs tomēr esam pārāk ļoti pārņemti un aizņemti ar problēmām, stresu? Es domāju, ka cilvēki Latvijā vispār ir ļoti garīgi, un mums ir dabiska saikne ar dabu. Mēs esam tādi dabas bērni. Mums ir šī pagāniskā kultūra, šīs saknes, un katrs latvietis, man liekas, vienkārši intuitīvi jūt, ka viņam ir kaut kā jābrauc. Vīrieši, man liekas, labāk brauc, protams, pamakšķerēt,
Viņi arī intuitīvi jūt, ka viņiem vienkārši vajag aizbraukt un mazliet sasinhronizēties. Ar zivīm. Un visām sievietēm es teiktu, ka nevajag dusmoties, lai viņi brauc un makšķerē, jo viņi atbrauks apakaļ foršāki un atpūtušāki un savu vīrusu regulāri laiž, lai viņš brauc un viņam patīk makšķerēt. Viņš ļoti ret, kad tās zivis atved vispār, jā. Un tad es saprotu, ka tiešām ir par procesu, nevis par tām zivīm. Un man gribas domāt, ka mēs esam ļoti tādi garīgi, un mēs zinām intuitīvi, kas mums ir vajadzīgs. Katram latvietim ir savu viensēta, un blakus ir mešs, kurā viņš salasīs savas sēnes. Un tāpēc arī mešs ir tik būtisks mums kā vispār nācijai. Tā ir tāda mūsu identitāte. Un jā. Par identitāti runājot manam kolēģim Kārlim, kurš ieraksta arī šīs te raidieraksta epizodes, viņam radās jautājums tev. Es viņu nolasīšu. Ja tev būtu arī tā jāsasinhronizē sevi vai jāveido kaut kāda asociācija ar skaņām, tad kura no tālāk minētajām skaņām varētu būt tu pati un kāpēc? Viņš ir piedāvājis variantus. Lapu dzeltēšana, ledus veidošanās, pumpuru plaukšana vai ogu sārtošanās. Tu zini, es teikšu šobrīd par ledu, jo es tikko biju pie savas omas Kuldīgā, un tur bija tas moments, kad bija augsts, bet kaut kā tās temperatūras tur tā mētājās, un es stāvēju pie tāda milzīga dīķa, viņš viss bija aizsals, tādu plānu ledus kārtiņu, un viņš tā skaisti lūza, un es teicu vīram, pats, man nav līdz mikrofons. Un Zviedrijā ir viena sieviete, kas ir ierakstījusi šīs te skaņas, ielaidus iekšā ūdenī mikrofonu uz nakti, protams, kaut kādā ūdens necaurlaidīga mikrofona. Viņi ir ierakstījuši šīs te ledus lūstošās skaņas. Un tam video tik daudz skatījumu, viņš vienkārši, es saku, cilvēki klausās. Un viņš ir tāds, un tā skaņa, ka tas ledus tā kā tā salūsts, vienkārši sēdēja krastā un bija tāds, es izbaudīšu, es nevaru to ierakstīt. Tāpēc man patīk kaut kas tāds šobrīd, mēs esam ziemā un tas ledus lēnām lūst, un viņš izplešās, un viņš ir dzīvs, un viņš tā kā elpo, tas viss dīķis tur. Kūst un sasals tik pa laikam, vai ne? Es pirmo reizi vispār izbaudīju tādu procesu, nebija nekad tādu neko redzējusi, tāpēc es teikšu ledus šī te skaņa. Veidošanās un lūšana. Es īstenībā esmu bijusi uz ledus, tad, kad tev zem kājām aiziet milzīga plaisa, un tad tā ir tāda mazliet biedējoša sajūta un biedējoša skaņa, bet tu vienmēr kaut kur dodoties, rokas somiņā paņem mikrofonu līdzi ar domu, ka, man gadīsies kaut ko pierakstīt no tā, kas apkārt skan. Vispār, tu zini, šī te, ideja, es godvārds šobrīd jau meklēju šos te gan tādu, ko var ūdenī ielaist, zem ūdens, gan arī tādu, kas varētu uztvert šīs te frekvences, kuras vienkārši nedzirdu, bet jautājums, kā viņas pēc tam apstrādāt un kas viņām tālāk jādara. Ko iesākt ar to tālāk? Tā kā man tā ir jauna tāda, tas ir tāds hobijs, laikam, jā. Laikam mēs arī uz tādas nots un tāda ieteikuma varam arī mūsu sarunu pabeigt. Dodieties mežā un dodieties vienkārši pie dabas, baudiet dabas skaņas klātienē, mazāk klausieties varbūt savās domās, bet esiet tajā brīdī, kur jūs esat un pamēģiniet saklausīt to, kas notiek apkārt, vai ne? Jā, un dzīvosim zaļi. Arī, jā, bet tad, kad mēs braucam uz mežu, vienmēr to, ko es paņēmu līdz, to arī aizved mājās. Jā. Tieši tā. Paldies tev liels par sarunu. Man bija ļoti interesanti klausīties tavos stāstos gan par skaņu ievākšanu, gan to apstrādi un kas vispār notiek pasaulē. Tik ļoti interesantas lietas. Man bija prieks tevi satikt un es ceru, ka arī dabā gājējiem, šī podkāsta klausītājiem arī bija interesanti līdz kādai citai reizei. Atā. Paldies!